Kā viņi tik ilgi nogājusi? Nezinu. Viņš tādā ziņā ir korozijas izturīgas pareizi, jo tāpēc bija, viņš ir. Līdz ar to maz rūsē cilvēki brauc, kamēr iet. Un šī gadījumā iet. Savirzē notiek vēl procesas, bet ir jau izmēri, kur ir jau ok. Kaut kas vēl jāpieregulē. Meistars vēl to visu dara. Šeit ir sadalīts kārmas remonts. Jā, automātiskās, jo ir norautas šlices, kas īstenībā Santa Fe ir diezgan raksturīgi pie kaut kādiem 200–300 tūkstošiem. Bet nekas sarežģīts, ar to mēs tiksim galā. Automašīnas ir dažādas markas, gan modeļi. Joprojām arī notiek remonts arī tādām pavecākām mašīnām. Iepriekšējos video esam teikuši un arī stāstījuši, ka mēs remontējam visu marku automašīnas un visu marku modeļus. Respektīvi gan automātus, gan dīzeļus, gan hibrīdus, gan benzīnus. Šeit viss ir arī elektroauto, tāpat kā visām automašīnām ir ritošā daļa, un tur mēs arī tiekam galā. Ir arī kondicionēra sistēmas elektroauto, viss jau tur darbojas kā visām mašīnām, tikai dzinēja vietā ir elektromotors, un degvielas vietā ir baterija.